Valmieras kultūras nama tagadējā kultūras centra ēka atklāta 1966. gadā. Gadu gaitā tā laiku pa laikam uzlabota, taču tādu pamatīgu rekonstrukciju nav piedzīvojusi kopš saviem pirmsākumiem. Līdz ar to nu jau kādu laiku tiek spriest par Valmieras kultūras centra rekonstrukciju. Ar šādu nolūku rīkots arī metu konkurss, proti iegūt piemērotāko risinājumu Valmieras kultūras centra ēkas pārbūvei, izveidojot to kā daudzfunkcionālu un modernu starpnozaru kultūras iestādi. Tā mūsu vēlme ir būtībā sakārtot vienu no pilsētas centrālajām kultūras iestādēm. Un tas process tad ir sācies ar to, kad metu konkursu izsludinājām. Metu konkursā kopumā tika iesniegt 7 piedāvājumi par Valmieras kultūras centra pārbūvu vai rekonstrukciju. 2 no šiem projektiem paredzēja pilnībā nojaukt ēku un būvēt tā kā pa jaunam. Un 5 projekti attiecīgi tā kā, tas, ko mēs arī nolikumā prasījām, ka tomēr ēku pārbūvēt. Konkursam noslēdzoties, žūrijas komisija pieņēmusi lēmumu arī par konkursu godalgu sadalījumu. Metu konkursu uzvarētājām piešķirta godalga 2500 eiro apmērā, savukārt 2. vietai 1500 eiro, bet 3. vietai 1000 eiro. Izskatot šos 7 piedāvājumus, par uzvarētāju ir atzinuši tieši šo piedāvājumu, kas ir persona apvienības Viktora Zarahovska un SIA Art projekts piedāvētājs Mets par to, kāds kultūras centrs varētu tikt pārbūvēts, tuvāko gadu laikā. Uzvarētāju piedāvātais projekts saskana ar to, kas nepieciešams kultūras centra darbiniekiem, kolektīviem un, protams, arī apmeklētājiem. Tas kļūst plašāks un atbilstošāks mūsdienu vajadzībām, krasi nemainot ne vizuālo izskatu, ne telpu izkārtojumu. Mēs arī uzrakstījām tās vajadzības, kuras mēs jūtam, kas ir vajadzīgas gan pašam kultūras centram, ar saviem 20 kolektīviem, gan, protams, arī tā, lai tas ir ērti, pieejami un droši mūsu apmeklētājiem. Tad šis piedāvājums būtībā paredz to, ka saglabājās lielākā daļa no esošās ēkas. Gan apbūves ziņā, ka tā ir 3 stāvu ēka virs zemes ar vienu pagrabstāvu, gan arī tādā izskata ziņā varētu teikt, ka ļoti liels un grandiozs pārmaiņas nebūs. Tā nav tā kā gaidāmas. Kultūras centra ieeja būtībā saglabāsies esošajā vietā. Arī garderoba un lielā zāle paliks jau ierastajās vietās. Lielākā atšķirība sagaida kultūras centra sāni, kur šobrīd atrodas restorāns Jauna Saule, un otrā pusē, kur atrodas autostāvvieta kultūras centra darbiniekiem. Tas, kas pirmajā stāvā mainītos, būtu, ka mēs paplašinātu foajē vai ieejas telpas daļu cilvēkiem, jo šobrīd tā lielākā problēma vienmēr ir bijusi, kad līdz ko ir lielā zāle pilna ar skatītājiem, tā tas foajē, kāds mums šobrīd ir daudz par mazu. Tad šis foajē tiek paplašināts ar izstāžu zāles tādu funkciju. Pirmajā stāvā telpas sev vēl aizvien atvest arī turisma informācijas centrs, bet 2. stāvā pavisam no jauna plānots būvēt kameru zāli, kas nepieciešama mazāku pasākumu organizēšanai. Jaunas telpas tiktu izbūvēts arī kultūras centra kolektīviem, gan studijām, kas pašreiz darbojas ārpus Valmieras kultūras centra telpām. No tā būvapjoma viedokļa, tad, protams, arī integrējam pirmajā stāvā kafejnīcas telpas, kurām tad arī var redzēt, ka tas vizuālais piedāvājums apmēram ir tā, ka āra terase potenciāli nākotnē varētu izskatīties tiešām izskatās moderni. Savukārt foajē tad iegūtu daudz plašāku telpu, attiecīgi arī šīs stiklotās daļas, kas tiek piedāvātas, arī dot to gaismu, to vajadzīgo sajūtu par to, ka kultūras centrs ir tāds atvērts un gaišs. Lai gan vizuāli projekts ir gatavs, vēl sekos konkurss par būvprojektu izstrādi, ko plānots realizēt nākamajā gadā. Un tāpat varbūt arī pats galvenais posms finansējuma piesaiste. Veiksmīgi realizējot šos etapus, jaunu kultūras centru Valmierā varam sagaidīt 2018. un 2019. gada laikā.